Labdien! Sākam lasījumus, seno valodu lasījumus. Kāds mums jau viens vakar bija, bet vakar mēs to sākām angļu valodā, šodien latviešu valodā lasījums. Un senās valodas un grieķu valoda. Sen grieķu valoda tāpat kā vakar. Un mēs skatīsim tāpat kā vakar, uzmanību pievērst Epikūrs, sengrieķu autors, filozofs, bet mums vairāk iznāks gandrīz vai darīšana ar tekstu fragmentiņiem no Aleksandrijas Klementa, no baznīcas tēva, viens, kas tiek uztīrina, viens no baznīcas tēviem, bīskaps, viņš nav bijis, viņš ir bijis presbiters laikam, un Aleksandrijā un rakstījis darbus, lai aizstāvētu apoloģētiku kristietībai, bet ļoti izglītots sengrieķu filozofu visā lietā, un viņa polemika ir ar vai daļai pret, jā, bet arī skaidrojot, polemizējot ar sengrieķu filozofiem. Lielā mērā es nezinu, varbūt viņam vēl kaut kas tāds, ko var ārpus tā, bet cik es te redzu patreiz tā. Aleksandrijas Klements. Bet mums interesēs grieķu teksts. Es esmu grieķu valodas pasniedzējs, gan bijušais, bet, vēl tāpat senebreju valoda. Mēs esam beiguši lasījumu senebreju valodā. Tagad mēģināšu tā kaut ko organizēties ap sengrieķu valodu. Un vakar bija tāds iesākuma mēģinājums, šis arī mēģinājums, kur es iemēģināšu rīkus. Mans mērķis ir jau tālāk saistīties vairāk ar mākslīgā intelekta rīkiem, bet sāksim te tā vienkāršāk. Pagaidām tā maksimāli vienkārši. Tā, mums ir Epikūrs un Klemens, un varētu teikt viņu polemika, savstarpēja diskusijas. Vai, jā, Epikūrs. Par Epikūru, jā, viss sākās ar to, kad es sāku skatīties Epikūra grāmatu, kas mums latviešu valodā ir izdota Liepnieka un Rītupa izdevums. Un es tajā sāku ieskatīties un dažus fragmentus, un tātad šeit es skatīšu tādus dažus fragmentus. Vakar skatīju vienu fragmentu, bet es sākšu ar vienu vienkāršāk. Vakar patrāpies tāds pagrūtāks, mēs tūlīt arī viņu skatīsim, bet pavisam vienkāršu vakar bija tas jautājums par to, Aleksandrijas Klements pacēla par jautājumu par patiesību un grieķu hedonē. Tas ir hedonē, kas angļu valodā būtu leisure, laikam. Tas ir bauda, ko parasti to tradicionāli tulko kā bauda, bet es jau vakar daudz izrunājos par to, ka aiz tās baudas patiesībā daudz kas cits jāierauga. Tas tāds dziļš termins, un šodien tā arī nedaudz tam tā. Bet tagad pirmais ir tāds vienkāršāks fragmentiņš, kas sākās no vienas tādas frāzes, kas ņemta no Epikūra grāmatas, un tā
dikaiosinās, karpos, megistos, ataraksija. Nu, tā kā mēs ar sengrieķu valodu darbojamies, tad mēs ieskatīsimies, ko tad tas no dikaiosinās, karpos, megistos, ataraksija. Dikaiosināja ir taisnīgums, dikaiosināja taisnīgums, karpos vārdiņš nozīmē auglis, megistos tas ir mega, tā, nu es nemēģināšu tā skaitīt to. Megistos, tā ir pārākā, vispārākā, vislielākais. Megistos, vislielākais, karpos megistos, vislielākais auglis, ataraksija ir pagaidi, tagad man atkal sāks sajukt. Ataraksija ir pašpietiekamība, tas tā vienkāršākais es nedaudz tā, nav pašpietiekamība, pašpietiekamība nedaudz savādi. Ataraksija ir tāda netraucētība, miers, tad, kad tev nekas netraucē un, kas angliski tulkojas tranquility, mierīgums, tāda netraucētība, tā. Netraucēta, nesatraukta dzīve, ataraksija, nesatraukta dzīve, mierīga. Tad taisnīguma lielākais auglis ir nesatraukta dzīve, nesatraukta dzīvošana kaut kā tā. Latviešu valodā te ir mierīgums. Mierīga dzīve. Nu, jau var teikt, mierīga dzīve, jā. Taisnīguma lielākais auglis ir mierīga dzīve. Tas ir, un te arī mēs redzam, Epikūras legai, tie vārdi tiek pierakstīti Epikūram, un te arī tas tekstā pasaka, to Klements, Aleksandrijas Klementā, tas ir piefiksējies, un tā, bet šeit vēl pirms sākums. Te ar ko šis fragmentiņš sākas? Epikūras, antikris, neatlaidīgi, tā Epikūrs visnotaļ stingri vai atklāti, Epikūrs atklāti saka fēsī, plusi otaton, autarkēja panton. Un redziet, te ir tas, ko es gribēju aizsteidzos. Autarkējai tā pašpietiekamība. Pašpietiekamība, self-sufficiency. Pašpietiekamība ir autarkēja. Plusi otaton panton. No visa visbagātākais, visbagātīgākais ir vislielākā, varētu Latvijas teikt, ka vislielākā bagātība ir pašpietiekamība. Ja mēs mākam dzīvot pašpietiekamībā, tad tā ir vislielākā bagātība, ko cilvēks var vēlēties. Protams, tas ir attiecīgi mums dinamiski jāskatās uz to, kas no kuram ir tajā pašpietiekamības arsenālā, uz ko viņš būvēt savu pašpietiekamību. Bet tas ir cits, tas vispārīgajā tajā skandējumā, tas teiciens ir šāds. Vislielākā bagātība ir pašpietiekamība, bet grieķis var pateikt tā, plusi otaton panton, plusijos būtu bagāts, bagātība,
Plūtos ir bagātība. Plūtos ir bagātība, plūsijos ir bagāts, īpašības vārds plūsijos ir bagāts, un plūsijota tas ir visbagātākais. Un tad tas teiciens plūsijota ton panton no visām bagātībām. Nu, tur jāpiedomā teikuma locekļi. No visām bagātībām visbagātākā pirmā vietā no visām bagātībām ir autarkeja, pašpietiekamība. Autarplus ton panton autarkeja. Mums tātad jāieraug šajā grieķu valodas teikt. Nu, vēl pa vidu šiem diviem teicieniem autiste Aristofanos, Fanus, Grafontas. Tur pie tā visa klāt, autiste, pie tā visa klāt Aristofanus, Grafontas. Nu, tas ir divdab teicieni, tas ir te divi. Aristofānam rakstot, latviski mēs grafo ir rakstīt, grafon, tas ir divdabis rakstīdams, un grafon tas Aristofanos, grafon tas Aristofānam rakstot, tad tā bebajon, hekseiston, bion, dikajos, on. Bebajon, ton bion. Tad bebajon, ton bion. Bios ir dzīve, ton bion akuzatīvā, bebai drošu, tā drošu dzīvi, heksejs. Heksejs ir nākotnes forma no eho, man ir, I have, I habe. Heksejs, tad es turēšu, man būs droša dzīve, man būs heksejs dikajus on. Ja tu būsi taisnīgs, dikajus on ir divdabs no einai, būt. No einai, divdabis on, ontos, vārds ontoloģija no šīs formas, un dikajos on, esot, būtot, esot taisnīgs. Drošu dzīvi tu turēsi, ja tu būsi taisnīgs. Horiste, toribu, horis bez. Vārdiņš horis bez, toribu, bez trobelēm, bez traucējumiem, kai fobu un bailēm. Fobos, to mēs zinām, tas svešvārds iegājies, fobos bailes, bez traucējumiem, bez trobelējumiem, bez bailēm, zēsējs kalos, zēsējs, zaoji dzīvot un zēsējs nākotnē, tu dzīvosi kalos, labi, kalos ir labi. Slikti būtu kakos. Kakos ir slikti, kalos ir labi. Ho epikūrus legēji. Nu redz, un epikūrs vēl piesaka kāds tikai sinēs karpos megistos ataraksija. Tas ir epikūru vārdi, un tie iepriekšējie tiek attiecināt uz Aristofānu. Nu tā, lūk, redz, tas Klemens tāds gudrs, tos par tiem ļoti daudz, šis ļoti gars, man jāpierakstā, te es neesmu pierakst, tas ir no sacerējuma stromata. Stromata. No sacerējuma stromata, tas tā kā kaut kas tāds izklāts, tā kā paklājs, izklājums. Ja viņam tas izklājums tādā nozīmē, ka viņš tur ir savācis ļoti, ļoti daudz dažādu, tā kā saka, eklektis, savākums no visu kaut kā. Tur ir no apoloģētika, bet tur ir stāsti, pārstāsti un viss kaut kas ļoti garš, tas atcerējums. Un
Tā, Stromata viņš saucās. Lūdzu, Stramatam, stramata, tas ir grieķu vārds, bet te uzrakstīts ar latīņu burti. Tā, epikūra, tā, tas ir pirmais fragmentiņš, ko no epikūra, nu, tas ir par epikūru, pieminot epikūru. Un es teicu, ka šis teiciens tieši no tās epikūra grāmatas, ko Liepnieku un Rītupa izdevumā ir atrodams šis teiciens. No tā es arī nonācu pie šitā. Un tā, Klimē. Bet vakar mēs runājām par vienu fragmentiņu, tas bija grūtāks. Tā iznāca, ka pirmais fragments, ko es gribēju parādīt, tāds nedaudz pagrūts, varbūt priekš pirmās reizes, kaut ko runājot, sākot pa grieķu valodu, bet es tā kā neuzstājos kā skolotājs mācīt, kaut gan es esmu bijis skolotājs, vēl var sevi uzskatīt par tā, bet šie ir lasījumi, tie nosauk lasījumi, es lasu tekstus un runāju, stāstu gan lingvistiskās parādības skaidrojot, mēģinot skaidrot, gan arī tas, kas ir tajā saturiski šajos tekstos. Un tā kā man arī teoloģija bijis sakars ar filozofiju, gan nav tādā īsti filozofu manierē garšā. Es neesmu filozofs, bet tāpat jau izvairīties no tā nevar. Tas viss nāk pinās pa kājām, ja mēs gribam teoloģiju, un ja mēs gribam dabaszinātnes, un vēl saistība dabaszinātnes ar teoloģiju, tad mums viss nāk. Ievazāsies arī kaut kas no filozofijas. Tā, tā. Šis ir tas fragments. Vakar es skatīju viņu, un es viņu apkārtot nevaru teikt, tāds grūta daļa, viena teikuma daļa, tāda pagrūši tas teitas grūtais pa vidu, bet tā, kas tajā fragmentā, kas ir pateikts, tas pieteikts, tās tēmas pieteikums Klementam ir, ka epikūra tēma ir hedonē, angļu valodā pleasure, ko tūko ar baudu. Es gan vakar stāstīju, to baudu jāsaprot ir ļoti daudz, kas, un tur tā nākamajā fragmentā kaut kas no tam līdzīgi mēs tur redzēsim. Bet, tad acu priekšā, un Klementam uz mēles ir viens vārds hedonē. Un tulkotāji arī tā kaut kā mūsu tajā grāmatā epikūra arī visur tikai bauda. Bet, protams, ka tais baudas tur daudz kas jāierauga, bet, tās tulkotāju problēmas, tās mēs labi pazīstam, un tad mēs to ņemam vērā, un tā. Tā, mums ir jādomā līdzlasot to tekstus, tā varētu teikt. Tā, kas tad te ir grieķu valodā? Es varu vēlreiz noskandināt, lai tā kā mums ir grieķu lasījumi. Naimēn, kaiho epikūros, homalistotes alētejas protimēsas ten hedonēn. Prolēmsin einai dienojas ten fistin hippolambanei. Prolēmsin de apodidosin epibolēn epiti energes, kai epiten energetu pragmatos, epinoian. Mē dinastēde, mē denamēte zētēsai, mē te aporēsai, mē de mēn doksasai, al ude elenksai, horis prolēmsavos, posdean mē echontis, prolēmsin hu efietai, matoi peri hu zētei, ho maton de ēde katalēmsin poieiten, prolēpsin. Skaists pantiņš, bet te vienīgi tas vidū ir tāds pagrūts, ko cik es redzu, dodot tulkotājiem, viņi dažādi tulko, un tas tiešām ir pagrūti. Tā, viņu var dažādi interpretēt, un man arī pat gribās vairāk interpretēt, viņi bišķiņ tā sašķobot nekā to dara tradicionāli tulkotāji.
Naimēn un arī Epikūrs, Homalistates, kas visnotaļ vairāk vairāk par patiesību augstāk vērtē hedonēnu, baudu. Nu, tas tradicionālais tūkums baudu, kā mēs viņu sapratīsim, tas ir problēmas in einai dianojas, ko viņš iedomāsies kā priekštvērumu, kā Latvijas tulkots priekštvērumu, tam prāta priekšnoskaņu, prāta priekšnoskaņojumu, priekštvērumu. Varētu priekšnoskaņojumu, jā, oma, tāds labs vārds ir oma. Un tam viņš piedod pistinhipalambanē, viņš piešķir ticamību, viņš tad ietic šajā te uzstādījumā, ka prātam ir tā prāta priekšnojausma pušis hedonē. Nu, tas jau uzreiz saka, ka tas hedonē nevar būt vienkārši prasta kaut kāda bauda. Iekšās baudas kaut kas ir daudz, daudz dziļāks. Tā, un kādā veidā tas tam priekšnoskaņai jānāk no skaidrās atziņas ienākšanas epibolēn un kādas lietas apjaušanas skaidrībā ienākšana. Un tādā veidā tur notiks tas manifestēsies, tā epibolē notiksies, un prolēmsis nāks sāks veidot to prāta, prāts nāks pie savas priekšnojautas, un tas viss nāks no tām skaidrām bildēm un skaidrajām lietas apjaušanām, epinoja, tā būtu tāda apzināšanās, apjaušana. Jā, jo viņš saka, mēdinas, tad mēdinas tai, nekas nevar tikt zētēsai izpētīts, aporēsai nevar tik izteikts, doksasai nekas nevar izsacīts kaut kādās teorijās un apgalvojumos un argumentācijās, al-ude elenksai, un pat nenoliegt kaut ko elenksai, veidot noliegumu, horis prolēmseos, bet šī bez horis, bez prolēmseos, bez šī priekšno apjausmas, prāta priekšno apjausma. Un tā prāta tas hedonētam, tai labvēlībai, tā ir tajā labvēlībā, un par to labvēlību tolīt mēs arī skatīsim, jā. Nu labi, patiesībā mēs esam nonākuši, tagad hedonē, kas ir hedonē? Tad kā to hedonē saprast? Bet es tagad pagājušajā tajā angļu runāšanā es mēģināju tur izvērsties par to hedonē, kā viņu saprast, bet šeit var darīt citā. Te ir pagarš tekstiņš, kuru varam izlasīt, kur jau šis tas vairāk ir pateikts par to hedonē. Un tad, kad mēs izlasam šo tekstu, kam ir tieši sakars, ko antīkie cilvēki sacījuši par hedonē, mēs saprotam, ka tur kaut kas ir aiz tās hedonē. Tā nav vienkārši tāda prieka būšana visprastākā nozīmē. Un te ir, tagad skatīsimies šo gabaliņu. Ton garapotes hedonēs arhomenon tūsde kirenaikus einaikan epikūron. Jā, hedonēs arhomenos, arhomai hedonēn, tas hedonē ir tas pats, tā bauda, un arhomai sāk, tad paceļot šo jautājumu
par to hedonē, ton garapotēs, sākot jau apotēs, kad sākot no tiem, kas pacēl šo jautājumu, sāka runāt par šo hedonē baudu. Tūs dekirinaikos, einai katoneri prīv. Tad jānosauc ir kirenaikoi, kirēnieši, kaut kādi kirēnieši, kas tie kirēnieši bija, tas cits jautājums. Kirēniešus jānosauc ir kirēnieši un jānosauc epikūrs. Protams, Klemens piemin epikūru, tas ir tā, viņš kā galveno tātad kirēniešus, tā viņi tūkot kirēnieši un epikūrs. Tūs kārtelos einai legein dierētēnto hedos zēn. Redziet šo teikumu daži. Tūs kārtelos einai, telos ir mērķis, gals. To gala iznākumu būt einai legein dierētēn, skaidri viennozīmīgi saka, to hedeozēn ir dzīvot, ja to baudu grib, dzīvot ar baudu, dzīvot labvēlībā, dzīvot labvēlībā. Teleos de agaton mononten hedonēn. Teleon de agaton mononten hedonēn, kura mērķis teleon, agaton, monon, vienīgais mērķis telejon, galīgam labumam būtot tikai hedonēn, labai dzīvei, baudai, tas tur, ja lieto to pašu baudu, labai dzīvei. Hode epikūrus, kai tentes algedonos hipexairesis. Tā ir tāda izvēle, hipexairesis būtu izvēle, bet hipexairesis izvairīšanās. Tāda izvēle, ka no kaut kā jāizvairās, jāizmūk, no kaut kā jāmūk. Tad no kā tā jāmūk, epikūrus tēs algēdonos. Algēdon ir sāpes. Algēdon un algēdonos hipexairesis ir izvairīties no sāpēm, izvēlēties, lai izvairītos no sāpēm. Tad, vienkārši sakot, izvairīties no sāpēm, beigt no sāpēm. Tad izvairīšanās no sāpēm hedonēn einai legei. Tad, ja mums izdodas izvairīties no sāpēm, tad tas jau ir laba dzīve. Tas hedonēn bauda būt saka, labvēlīgi. Protams, ja mums sāp, un ja mums sāp smoka, tad ir kaut kas pretējs labvēlīgai dzīvei. To mēs labi saprotam. Haireton de einai fēsiho proton exautu epispātai pantos delonoti en kinēsei hiperhon. Tas tāds bišķiņ tāds, nav grūts teikt, bet bišķiņ tāds jau bišķiņ kāds piņķeris te. Haireton einai fēsi. Viņš saka haireton einai, ka ir jāizvēlas ho proton exautu epheauto. Ho, tas ir tas, kas ir vispirms, kas pats no sevis uz sevi. Epispātai izvilkt. Tātad tas izvelkamais, kas pats no sevis, vai arī tūkotājs saka vienkārši dabiskā ceļā, kas ir izdomājams. Pats no sevis sevī, tad dabiskā ceļā izdomājams tas, ko mēs galvā bez kādiem vienkārši tā ņemam un izdomājam no savas pieredzes. Tad to protonu exautu no paša uz pašu
epispātai izvilk pantos. Pantos delonoti. Visnotaļ ļoti skaidri, delonoti ļoti skaidri, inkinēsai hiparhon, kas atrodas tādā dinamikā. Kinēsis ir kustībā, hiparhēni būt, un kinēsai hiparhon, tas, kas atrodas kustībā. Tad, tā viss tā prātojošana tāda dabisko lietu, kā es ieraugu, un es no viņas izdomāju, kas no tās seko, tā atgriežas sevi, un es esmu izdomājis, ka tā ir tā skaidrā doma, kas man arī liek jau kaut ko pateikt, uz ko es savu uzmanību biju orientējis. Šajā gadījumā šis tas pa labvēlīgo dzīvi, izprātuļot pa labvēlīgo dzīvi. Tālāk jau pa konkrētiem kādiem cilvēkiem. Deinomachos, tas ir kāds filozofs, divi gabali te Kalifon, Deinomachos, Kalifonis, man tāds prātām nenāk neviens ne otrs, bet tādi zināmi. Man redz vērts pieminēt Klementam šie te vīri, Deinomachos, Kalifon, telos einai efason, telos einai gala mērķi būt, viņi sacīja panto kat hauton pojein henekatu epitinhanein hedonēs, kaitinhanei. Panto kat hauton visu saskaņā ar sevi pašu, to ar lietas nozīmē, nevis cilvēku, ar lietu pašu par sevi, saskaņā ar lietu pašu par sevi, tad dabiski, atkal tas būs tas dabiskā veidā, pojein darīt henekatu epinhanein hedonēs, heneka dēļ tā, lai nonāktu pie hedonēs, lai nonāktu pie baudas, pie labvēlības, pie labas dzīves. Tā kā nekas nesāp un viss kārtībā, nav trabeles. Tinhanei, epitinhanei, tinhanei, vienkārši viens vārds atkārtots divās formās, tāds pastiprinājums, tā arī tulkotāji tur ir iztulkoti tur. Lai sasniegtu baudu un to iegūtu. Tātad tāds atkārtojums, tas epitinhanei, kaitinhanei. Kode Hieronimos, tālāk jau ir pazīstamāks cilvēks, to mēs zinām, jo arī Hieronims, ko peripatētikos, kas norakstos šo vārdu peripatētiķis, tātad tas jau ir kaut kas no tiem filozofiem, tas jau no Platona skolas, tajā kaut kas virzienā, peripatētiķis, telos men einaito aohlēto zēn, tad mērķim būt, aohlēto zēn, tagad citu vārdu, aohlētors ir netraucēti, tad labvēlīgi dzīvo, tā kā nav nekādi beztraucēkļu dzīvot, aohlētos, netraucēt dzīvot, telekonde agaton monon ten un viņš jau precizē telikonde agaton monon labuma galamērķi, labajam iznākumam esot tikai eudaimonija. Eudaimonija tas ir laimīgums, laimīga dzīve, tas, kas grieķi visplašāk, viņi nelieto šo vārdu hedonē, hedonē ir tam epikūram un viņa tai hairesei, bet tiem citiem grieķi, citi biežāk lieto šo eudaimonija, laimība, laimīgums. Ir latviešu valodā vienkārši viens vārds laime, eudaimonija, laime.
kai diodoras homojos apotēs autēs kai reseos, ja, no tās pašas apotēs autēs kai reseos, no tās pašas hairēzes. Tas ir no tā paša virziena. Bet hairēze, tas tā filozofijā hairēze, tas ir virziens, bet baznīcas tēviem hairēze, tā jau viņš sauc par herēzi, un tā jau ir, viņi jau herēze, tie, kas ir kaut cik no baznīcas lietām zina, herēze, tā jau ir tāda pagāniskā būšana, tā jau ir baznīca, tā ir tā lieta, ko baznīca uzbrūk. Herēze ir herēze, pret tiem jācīnās, pret herēzēm. Haireses, bet filozofiem haireses ir izvēle. Patiesībā tas vārds nozīmē izvēle. Un tas Diodoras līdzīgi no tās pašas izvēles genomenos nācis tapis telas apofainetai to aoklētos. Mērķis viņam rādās šķiet oklētos kai kalosēn, netraucētu un labi dzīvot. Nu, viss ir skaidrs, netraucēti un labi dzīvot. Tas pats, tas nonāk pie tā paša, ko arī Hieronīms. Tā, un tālāk ir Epikūros. Epikūros men un kai hoi kirenaikoi, Epikūrs, kā arī tie kirēnieši, to proton oikeion fasi hedoneinai. To pirmo oikeion fas, oikeios ir tas mājīgums. Redz, interesants vārds, hedonē vietā ir ielikts tāds vārds oikeion, mājīgums. To mājīgumu saka viņi būt to labvēlību. Tad viņi savu, mēs bildu uzzīmējam, viņi grib, lai viņu mājās ienāk labvēlīgas, mierīga dzīve. Mierīga dzīve. Eudaimonia, kas citiem grieķiem eudaimonia, tas jau viss uz vienu. Tas ir tikai citiem vārdiem, kā gudrie grieķi runājuši. Tā, tad to proton, oikeion fēsi hedonei, to mājīgo, to pirmo lietu būt to hedonēn, labo dzīvi, baudu, labo dzīvi. Henete gar henekas, hedonēs, hedonēs, tās baudas dēļ pareltūsa, kas ir ienākusi baudas dēļ, heneka gar, jo baudas dēļ tā ir ienākoši. Iznāk tā gandrīz apgrieztais loks. Bauda ir tāpēc, lai ienāktu bauda. Bet bauda, protams, bauda labā dzīve. Mēs rūpējamies par labu dzīvi, lai mums tā labā dzīve turpinātos. Patiesībā tur nekas tā, tas arī pateikts. Dēļ labās dzīves. Tad mēs ievedam mājā savā labu dzīvi, dēļ labas dzīves, lai mēs vienmēr dzīvot labā dzīvē. Tātad tas teksts arī tā ļoti glauni to grib pateikt. Fēsi, un tagad te ir interesanti, te ir pievienots tas Klemens, ir tādu ievies šeit savā apoloģētikā šo fēsi herete hedonēn enepoiese. Viņi saka, ka tikums, aretēji tikums. Viņi saka, ka tikums ir tas, kas radījis to hedonēnu, laba dzīve. Patiesībā tā ir ļoti laba dzīve, tā ļoti laba doma. Ja mēs likumiski dzīvosim, tad mēs dzīvosim labi. Tas ir mūsdien cilvēkiem ļoti saprotam gaiša, skaista doma, un grieķi jau to pateica. Arete hedonēn enepoiesa, ieradīja, ieveda. Tad tikums ir tas, kas to labo dzīvu ieveda. Kā tad tūs perikali fonta henekamentes hedonēs pareis eltenhe arete. Kā tad tūs perikali fonta. Saskaņā tiem, kas bija ap to kalifonu,
ka tadetūsperī saskaņā ar tiem, kas bija ap Kalifonu, Heneka mentēs hedonēs, tās baudas dēļ, labās dzīves dēļ, par eiselten ienāca tikums. Chronoide histeron, bet vēlākā laikā to periauton kallos, periautēn kallos, kāpēc ar 2 L, es nezinu, kā uzrakstījies. To periautēn kallos, tas ar to kallos, kas tas kallos, kāpēc ar 2 L jāvar apstīties, kas tas kallos, kad tāda te kallos tūkons kā skaistums, varbūt kā tas kallos beauty, skaistums. Varbūt kallos tiešām kallos, jā, nu jā, tas varbūt tas nav kalos vai kalos. Tas ir kallos ar 2 L, tas ir tā kā skaists. Droši vien, ka viņš tā kā atsevišķs vārdiņš varbūt tāds kalos. Periodu skaistums, kad idūsa isotimon heoten tei aretei tu tesi tei hedonei par eshen. Nu, te atkal tāds apgrieziens, ienāk viens otram aiz laba dzīve aiz tikumu un tikums aiz labas vītas, kaut kas tā. Tad histeron to periautēn kallos, chronon vēlāk to periautēn ap to tikumu, tas skaistums, kad idosa isotimon heoten tei arhei, ieraugot to līdzīgo viņai to iesākumā, tu tesi tei hedonei, to baudu pareshen uzrodās. Kaut kas tā, nu tāda aprakstīta situācija, ka viens atkal rada, no baudas rodās tikums un tikums rada baudu, nu viens otram pakaļ nāk. Kaut kā tā. Virpulītī, tādā ritenī. Nu redz, tas ir, redziet, tāds teksts par hedonē, un tas ir teksts, kur visur figurē hedonē, un mēs skaidri redzam, ka tā hedonē nav jātūko vienkārši ar vienu vārdu bauda. Ja mēs teikt tikai bauda, tu nekas nav, tu patiesībā ir par labvēlīgu dzīvi, par mierīgu dzīvi, par saskanīgu dzīvi, par dzīvi izvairīties no sāpēm, no trabelēm un nepatikšanām un dzīvot mierīgu dzīvi. Un ar šo, bet kāpēc tad Klemens visu to zīmē? Viņš jau ir apoloģēts, viņš ir varētu mūsdienu skatījumā ticības mācības skolotājs. Viņš māca tos katehētus, tie, kas ienāk draudzē, tajā kristīgā draudzē, viņi jāapmāca, viņiem jātop par tiem kristiešiem, pie tiem, kā tur tas apostols Pāvils, viņi aksijoja tie. Man jau tagad sāks sajukt, es jau būšu aizrunājies un neko lieku, es kaut ko nepareizi pateikšu. Kaut kā, nu jā, to es tagad tā ātrumā nepieslēgšos tai temata. Tie bija tie, kas ieveda draudzē, un tas, tad Klemens, tie bija viņa tiešie pienākumi, viņš bija tas kristīgais skolotājs, tas apologēts, tas katehēzes vadītājs, un viņš mācīja viņus, bet, redziet, kā viņš ļoti gudri mācīja. Vai viņš visiem tur stāstīja par senajiem grieķiem, bet katrā gadījumā viņa arsenālā tādas zināšanas bija, un viņš bija rakstīja grāmatas, un grāmatas bija polemiku veiktu jau tādā augstākā līmenī draudzē, varbūt viņš vienkāršāk stāstīja. Tā. Tad mēs esam apstacījuši pie grieķu tekstiem, un tāpat ja viņš bija Aleksandrijā, tad viņi tie draudzes locekļi jau bija
Viņi pilnīgi iespējams, ka viņi runāja dažādās valodās, un viena valoda noteikti varēja būt grieķu. Nu, tur varēja arī būt kāds cits valodas Aleksandrijā, bet pamatā, ja es tā sāktu domāt, nē, nu, pilnīgi noteikti grieķi, pilnīgi noteikti man rastos problēma, ja es sāku domāt, kādas vēl tur valodas bija. Tas tā, tur bija, kas gal galā tur vēl kaptorēja būt un vēl kas, bet grieķi jau, un pie tam grieķi bija tā izglītotā tauta. Vai vēl kāda izglītotā grupa bija kādām citām valodu pārstāvnieci, tad to ir tā grūti pateikt, tad jālasa speciāla literatūra. Tad, kad es vēl mācīju teoloģijas fakultātē, es atceros, ka tie bija grūti jautājumi, īsti nemaz nebija zināms, kas tajā senajā pasaulē, kurā vai nu tas bija tajā Palestīnā, tajā daļā kristiešu, vai tas varēja būt Romā, vai tas varēja būt tajā Aleksandrijā, tur tās kādās valodās runāja, tas bija ļoti sarežģīts jautājums. Nu, tagad varbūt jau arheoloģija stāv gājis uz priekšu, tur daudz kas uzzināts un tā. Nu jā, nu labi, tā jau ja man jāsāk skatīties, cik ir laiks norunāts, un es tagad aizmirsu, maz nemāku apskatīties, cik ir laiks norunāts, bet man liekas, ka man ir jābeidz. Un kur es varu ieraudzīt, cik man ir, kur tas laiks rādījās, nu, spoki tādi. Es neredzu, cik laiks ir. Nu labi, man liekas, ka es esmu izrunājis, man 3 fragmenti bija, es viņus apstīju. Un tātad šīs bija pirmās 2 reizes, šodien pirmo reizi latviešu valodā, bet tā es pārmaiņas arī domāju, lasījumus un jāpēta ir tie rīki, kā var pievienot jaunus un tā kaut ko virzienu un cilvēkus pievienot, kas gribētu pievienoties. Tad, nu labi, nu tad jāsaka tā, ka paldies, paldies skatītājiem, ka tādi būs. Paldies un uz